Sveiciens! Šodien mācīsimies par nošu vērtībām. Varbūt, var teikt, ilgumi, garumi. Mēs jau zinām, ka notis dažādi izskatās. Vienojušies elements viņiem ir, ka viņas ir apaļas. Tad mēs tāpēc arī sāksim ar kaut ko apaļu. Viena lieta apaļa, otra lieta apaļa, vēl pavisam lielāka, smagāka. Apaļa monētā, vispār varam iziet pat arī kosmosā vai paskatīties uz sevi no malas. Un tas viss aizņem laiku. Pulkstenis būtībā mums ir svarīga lieta, par to mēs vēl runāsim, jo mūzika būtībā ir laika māksla. Bet šodien paņemsim kaut ko ļoti prozaisku. Arī apaļa, un tā būs pica. Arī notiņa ir apaļa. Pati garākā nots, ko mēs zinām, veselā nots, viena, vesela, tāpat kā vesela pica, vēl neviens viņu nav sācis ne griezt, ne ēst, bet tieši ar to mums arī tagad ir jāsāk. Pārgriezīsim picu divās vienādās daļās. Vairs nav viena vesela. Katra no daļām ir viena puse. Puse no picas, puse no nots. Kā varētu saukties puse no nots? Viņa tā arī saucās pusnots. Apzīmējums ir diezgan līdzīgs kā veselai notī, tikai kātiņš ir klāt. Viena puse, otra puse. Abas kopā veido joprojām vienu veselu. Turpinām tālāk mācīties. Dalām 4 daļās. Ballīte kļūst arvien lielāka. Un mēs esam dabūjuši 4. daļu. Katra no tām daļām ir 4. daļa. Nots tā arī saucās 4. daļa. Nu jau viņa ir melna ar kātiņu. Tātad vienā veselā notī, vienā veselā picā ietilps 4 ceturtdaļas. Ballīte kļūst vēl varenāka. Saskaitām, cik daļās mēs tagad esam sadalījuši picu, ja mēs katru ceturtdaļu pārdalījām vēl uz pusēm. Nu, kuri teica, ka 8, tad tas ir pareizi. Katra no daļām ir viena 8. daļa. Tā arī nots saucās 8. daļa. Kad viņa ir viena pati, viņa ir ar karodziņu, bet pastāv varianti, kad notis var atrasties 2 vienādas 8 daļas blakus, tad viņas tiek savienotas kopā ar vienu svītriņu, ko sauc par slitu. Tātad arī šāds pieraksts būtu pareizs. Nu, un kurš tagad zina, cik tagad ir daļās sadalīts? Katra 8 daļa vēl 2 daļās. Skaitām. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nu skaitām tālāk, jā. Jau pāri pa 10 jau mums aizgāja 16 kopā. Veselās 16 daļās sadalījām ar vienu picu, jā, tur nu maz ko paliek kādam ko ēst. Daļiņas maziņas, notiņas tā tad ir ātras, tiek ātri spēlētas, katra no daļām 16. daļa. Līdzīgi kā 8 daļai karodziņš, šajā gadījumā 2 karodziņi. Un ar 2 svītrām savienotas, ja viņas ir vairākas kopā. Un šeit ir tāda tabuliņa, kur visas tās notis ir redzamas. Tālāk pēc 16 daļām mēs redzam, ka ir vēl 32 daļu notis, 64 daļu notis. Mēs tādā veidā varam turpināt ilgu un dikti, jā? Tas ir gandrīz bezgalīgi. Taču praksē vēl ar 32 daļu notīm vēl bundzinieki saskārsies, 64 daļu notis ir redzētas, ne ļoti bieži. Un tad atceramies to, ka katra dalās 2 daļās. Katrā ietilps 2 nākošās pakāpes daļas, jā. Veselā notī pusnotis 2, pusnotī ceturtdaļas 2, ceturtdaļa 8 daļas 2 un tā tālāk. Un atceramies to, ka notiņa ir tik gara, kamēr viņa izskan, kamēr sākās nākamā nots, jā, vai vispār šajā gadījumā tev beidzies viss, jā. Tātad mēs nedrīkstam sajaukt, kas tur ietilpst iekšā.
vienā veselā notī tātad var ietilpt viss šeit uzskatāmais. Protams, uz vienas līnijas savākot. Tad vai nu divas pusnotis, vai nu, teiksim, viena pusnots un 2/4, vai 2/4 un 4/8. Nu, kombinācijas visādas, jā. Nav jau obligāti visu laiku jābūt mums vienāda garuma notīm, arī skaņdarbi tad būs garlaicīgi, ja viņi tādi būs. Un tālākais pusnots, tātad mums šī tabuliņa tikai līdz pusē, līdz nākamajai notī, kā jau es teicu. Ja, tad uz pusnoti attiecās tikai šī sadaļa. 2/4, 4/8 un tā tālāk. Un tā mēs varam dalīt skatīties, kas tālāk ir, kas ietilpst vienā ceturdaļā. Ja mums ir atvēlēta viena vieta, viena ceturdaļa tikai, ko ierakstīt, ja, tad mēs tur nedrīkstam ierakstīt vairāk kā 2/8 vai 4/16. Un tā mēs redzam līdz pašam galam, ja. Kurā kas ietilpst. Nu, pat 32 daļā izrādās, ka 2/64 daļu notis ietilpst iekšā. Joprojām atgriežamies pie veselās nots. Viņā ietilpst divas pusnotis. Divas puse, divas puse. Atcerēties varam, jā? 4/4 notis. 4/4 daļa, jā? Arī vienkārši to mēs varam atcerēties. Ka jautājums, cik daudz veselajā notī kādas vērtības notis ietilpst. 8 daļu notis. 8. Nu, līdz ar to 16 daļu notis. Nu, tas ir diezgan saprotam varētu būt, jā? Pieslēdzamies latviešu valodai. 2 puses, 4/4, 8, 16 daļu notis. Pie reizes mēs varam apstīties, no kā vispār sastāv šie garie vārdi. Runa visu laiku ir par notīm un par daļām. Ar veselu noti jau viss ir kārtībā. Tur mēs ļoti vienkārši varam izrēķināt. Bet ja mums tagad ir jāizrēķina, kas tad mums notiek visās pārējās, ja mēs gribam uzzināt, cik daudz mazākas vērtības notī ietilpst vēl mazākas vērtības notis. Un kādā veidā mēs to risinām? Nu, lai būtu skaidrāk vienu piemēru. Cik 16 daļu notis ietilpst pusnotī? Jā, mēs tur zinām, ka veselā notī viņas ir 16, bet cik tai pusnotī bija tā, lai uzreiz pateiktu, ir jāsāk rēķināt. Un kā tad mēs to visu rēķinam? Jā, mums daļās ir skaitītājs un saucējs, vai arī dalāmais un dalītājs, kā nu kurā vietā māca, ja? Līdz ar to mums ir mazākas vērtības nots vai daļas saucēju, jeb dalītāju, jādala ar lielākas vērtības nots vai daļas saucēju, jeb dalītāju, kā nu kuram patīk. Šajā gadījumā 16 mums ir jāizdala ar 2. Nu, cik tad mēs dabūjam? Kurš zina? Mēs dabūjam 8. Pusnotī tad ir 8 16 daļu notis. Tālāk atliek tikai vingrināties. Cik 8 daļas ietilpst pusnotī? Cik 32 daļas ietilpst ceturdaļā? Cik 16 daļas ietilpst ceturdaļā? Nu un vispār, cik kaut kādas notiņas ietilpst kaut kādā lielākā notiņā. Tur mēs varam paši paņemt to tabuliņu, izpētīt un parēķināt. Paldies par uzmanību, lai veicas!